Tātad video ir pienācis par šito visu situāciju un bla bla bla, un kas ir noticis par šitiem visiem gadiem, par ko kāpēc Jānis tā izdarījis un tā tālāk. Un tātad šis ir no manas puses, kā es to visu redzēju un tā tālāk. Nu, pirmais sākās ar to, par to pedofīlismu un tā tālāk, ka Jānis sūtīja visiem savu kā viņš palika vispār populārs. Viņš palika populārs tāpēc, ka viņš sūtīja visiem savu to, viņš dejoja dīvaini, viņš uzdās dīvaini. Es nezinu, vai vēl projām viņam kaut kādas ir galvā problēmas, ja tas tā. Jā, sakās ar to viss, kad kā viņš palika populārs bija. Es mācījos skolā, man klases biedri sāk rādīt, ka mans brālēns, un tas ir mans brālēns, by the way, ka mans brālēns ir sūtījis savu visiem. Un man bija tāds, ko? Es karoši paprasu. Ok, es redzu, es biju man tāds, what the fuck, es pēc tam tur pohuju. Tad paiet gadi, viņš visu laiku to pašu turpina, dejot TikTokā, palika populārs, TikTokā viņam kaut kādu tur, cik tur 13 štuku sekotāji bija. Tad sākās viņa visstulbākās darbības. Visu laiku meklē meitenes, visu laiku visām bija kopā. Tad viņam bija pilngadīgas meitenes, un tad sākās tas, ka viņš sāk rakstīt nepilngadīgām meitenēm. Es atvainojos, kad es nesāku rakstīt jau policijā iesniegumu pirmais, kad viņš šitām visām meitenēm rakstīja nepilngadīgajām. Es jām 100 reizes teicu, beidz rakstīt meitenēm. Tas nebeigsies nekad labi. Un man vienkārši bija pašam savu dzīvi, es neievēroju, es pārcēlos tad uz vienu vietu, es pārcēlos apakai, un man bija pašam savas problēmas, sorry, ka es tur pirmais neierakstīju iesniegumu par Jānu un bla bla bla. Un tad aizgāja līdz tam, ka viņš palika populārs, ka viņš čaļi piekāva. Kad viss TikToks redzējis, viss YouTubes, kad visi atsveriedās par to situāciju. Un jā. Kā? Nu, tagad viss tā kā izsagājis tehniski apakai. Un tā, kad tas notika, tad cilvēki, viņi vēlēs runāt, mēs aizgājām pie viņa. Tad viņš uztaisīja to laivu, kur viņam ļoti daudz cilvēku bija, ka mēs tur taisījāmies, ja godīgi ar viņu parunāties. Un tad viss kinda tehniski kādu laiku beidzās. Un tad tagad tehniski salabām, tāpēc, ka mūsu mammas salaba. Un tagad tehniski esam salabuši. Un tie bija jūsu visi jautājumi. Tas arī tas īsais stāsts ir. Ja jūs gribat vēl kaut ko zināt no Jāņa, puses kaut ko, un jā, secinājums ir tāds, es neatbūstu neko tādu. Ja nākošais kaut kas tas notiks, uzreiz pataisnoju iesniegumus policijā, jo šoreiz nenotika tāpēc, ka piedavām tāpēc, kad vienkārši stulbi viss sanāk. Un ja viss atkārtosies tas pats, tad viņam būs pakaļā, pa nopietnā. Un jā, Jānis arī apakai TikTokā ir. Ja jūs gribat dzirdēt no viņa stāstu par šito visu no savas puses, kāpēc viņš tā darīja un tā tālāk, es viņam neprasīšu, es vienkārši uztaisīju video no savas puses, kā es to visu sapratu, un es esmu cilvēks, man pašam arī savu dzīvi, man nav ko tur, ko tos brālēns dara, ko viņš, es nezinu, kur viņš atrodās un tā tālāk, kā es to zinu, es ar viņu nedzīvoju, man pašam savu dzīvi, viss problēmas un vienkārši. Un jā, ja jūs gribat vēl, abonējiet, laikojiet, skatieties šo video, šeirojiet. Ko es vēl varētu pateikt? Man ir, ja godīgi es varētu runāt. Noteikti prasīsiet, kā tev liekas, vai tas ir normāli? Protams, ka tas nav normāli, ka tu raksti nepilngadīgām meitenēm, sūti savu visiem cilvēkiem.
Protams, ka šitā situācija tagad kinda tehniski arī man padarīja populāru, un mēs tur dirsāmies tajos laivos, un ej tu nost. Tur vienkārši totālākais čakars. Es nevaru vienkārši izdomāt, ko jums vēl pateikt par šito situāciju. Kas rakstē komentāros, un es atbildēšu komentāros. Un arī būs tādi video šajā kanālā visādi visu kaut ko. Kādu gaming video, varbūt kādu, nezinu, vlogi, atkal vecie labie. Man bija viens kanāls, kur es biju kinda populārs jau palicis, bet es izdzēsu, jo es biju jauns, skatījos hate komentārus un tā tālāk. Tā kā jā, paldies, ka skatāties. Abonējiet, like un nošērojiet. Paldies! Atā, ja kādi jautājumi, rakstiet. Bye!